Pagājusi teju nedēļa kopš Hamas pirmajiem uzbrukumiem Izraēlai. Ebreju kopienā uz vietas sanākošo vidū arī daudz tādu, kuri karu Izraēlā izjūt īpaši emocionāli, jo viņiem tur ir radi un draugi. Man, piemēram, ir meita, viņa ir Izraēlas pilsone un viņa ir precējusies. Mums ir 3 mazbērni, viņi dzīvo blakus Telavīvai. Paldies Dievam, viņi ir veseli. Viņi ir veseli, viņiem tur nekas tāds nav bijis, bet tā trauksme ir bijusi sestdien no rīta. Viņus pamodināja, bērnus un mammu. Jāiet uz to bruņoto istabu. Tagad lūdzamies, lai Izraēlas armija uzvarētu, beigtu to niknumu, to asiņaino. Es saku, es nevaru to nosaukt, man kakls ciet. Man pat nav vārdu, kā to visu izskaidrot. Manuprāt, jebkurš cilvēks, kurš skatās uz tiem kadriem, nevar neizjust to visu bez asarām uz to skatīties. Uz pasākumu klātienē ieradās arī Latvijas augstākās amatpersonas – Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš uzrunājot sanākušos norādīja, brutālie Hamas uzbrukumi apliecina, ka pret ļaunumu ir jācīnās kopā. Mēs labi redzam, kas notiek mums pavisam tuvu kaimiņos. Ukrainā. Mēs labi redzam, kas notiek šobrīd Izrēlā. Mums ir jāsaprot, ja mēs neapvienosimies, ja mēs necīnīsimies, tad šis ļaunums turpinās uzbrukt. Pasākuma apmeklētājs uzrunāja arī Izraēlas vēstniece Latvijā. Viņa pauda, ka jūt Latvijas atbalstu Izraēlai dažādos līmeņos, gan politiski, gan sabiedrībā kopumā. Krišs Kairs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.